latu, un tas radot aizdomas par aploksņu algām. Ministrs šos minējumus kategoriski noliedz. Kampars uzskata, ka viņu cenšas nepelnīti diskreditēt. Atbildīgās institūcijas, kuras varētu pateikt, kuram taisnība, pagaidām klusē. Vienotības ekonomikas ministra Arta Kampara nedēļas sākās, kad viņa valsts amatpersonas deklarācijā tika pamanīti sievas uzdāvinātie 27 000 latu, ko dzīves biedri it kā iegūs pārdodot ģimenes dzīvokli. Jaunākās aizdomas radījusi portālu Pietiek.com veidotāja Lato Lapsas ievērotās 165 latu vidējā darbinieku alga Kampara uzņēmumā Ronis, kas vedina domāt, ka Kampars varētu darbiniekiem maksāt aploksnēs. Kampara kungs ir pēdējā laikā demonstrējis to, ko visdrīzāk varētu saukt par savdabīgu kampara ekonomiku vai brīnuma ekonomiku, kur cilvēks spēja gan saņemt mistiskus dāvinājumus, gan tikpat mistiskus bezprocentu aizdevumus, gan nedeklarēt saņemtus ienākumus, gan maksāt saviem darbiniekiem algas, kas ir divreiz zemāks nekā nozare. Ekonomikas ministrs gan noliedz, ka uzņēmumā kaut kas nebūtu kārtībā. Tie ir meli. Tiešā veidā esmu lūdzu uzņēmumu vadību informēt tās institūcijas, kurām ir pienākums šo te raudzīties. Šī kampaņa, ko Lapskunga izvērš, viņš meklē jebkādus ieganses, lai diskutētu man kā politiķi. Valsts ieņēmuma dienests kopojas ar komentāriem par to, vai ir uzsāktas kādas pārbaudas saistībā ar Kampara uzņēmumā maksātajām algām. Arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, kura kompetencē ir lietas izmeklēšana saistībā ar mīklainajiem 27 000 Kampara deklarācijā, ir nerunīgs. Vien atzīst, ka lieta nav nolikta atvilktnē un tiek izmeklēta. Es varu apstiprināt, ka pārbauda ir uzsākta un pārbauda turpinās. Tāpēc mēs reaģējam uz visiem iesniegumiem un publiskajā telpā izskanējušās informācijas. Prognozēt rezultātus nav iespējams, tāpēc, ka katra pārbauda ir individuāli skatāma. Lato Lapsa gan uzskata, ka nav normāli, ka sabiedrība nevar uzzināt par tik būtisku lietu izmeklēšanas gaitu. Šādā veidā mūsu valsts vara uzskatāmi parāda visiem pilsoņiem, ka tā ir viena ļumīga ļengana ļarpata, kas spēj saņemties tikai tad, ja ir konkrēts norādījums no kaut kā, un visos citos gadījumos tā ir tāda, kāda tā ir. Lapsa saka, ka Rietumeiropā Kampars jau kādu mēnesi vairs nebūtu ministrs, bet Latvijā viņš uz knabi izmeklēšanas panākumiem īpaši necerot. Jāatgādina, ka iepriekš Vienotība iekšējā izmeklēšanā izlēma, ka Arta Kampara deklarācijā vai darbībās nekādi pārkāpumi nav saskatāmi. Dāvas valdnieks Aigars Ulmanis, TV3 ziņas. Bankrota priekšā esošā Portugāla vienojusies par starptautisko aizdevumu.